jā, mani sauc Rita. Un es arī Karaļu klubā esmu jau faktiski vairāk kā 5 gadus, taču visu laiku tā papildus. Ne tā dziļi iekšā. Bet, kāpēc es nācu uz to Karaļu klubu? Tas ir tas mans stāsts, tas mans 30 gadu stāsts. Kad es ļoti mocījos ar savu hemoglobīnu, jā, kad man, patstāvīgi tas hemoglobīns man bija nokritis. Un kā jau sievietēm nāk tās īstās dienas, tad viss, tad es reibstu un gandrīz ģīpstu. Un, protams, ir izmēģināti visi pieejamie aptiekas dzelži. Viss tika rakstīts un viss tika lietots un viss mēģināts, taču ļoti mazs rezultāts. Un tad, kad pienāca Covida laiks, tad, kad nevarēja pie ārstiem vairs tikti, un tad bija atkal tā krīze man tāda, tāda pilnīgi ļoti tāda bija, kad es naktī nevarēju pagulēt vispār. Es gāju pie loga, ārā it kā dzestras gaiss, bet es nevaru pēlpot, man pilnīgi spiež nosti. Vispār šausmīgi bija tagad, kad padomā ārprāts. Un tad es nākušajā rītā, es pazvanu daktere, viss, tas ir Covid standartā, mani uz testu. Aizbraucu uz testu, tests negatīvs, viss ir kārtībā. Labi, tad taisam analīzes, skatāmies, kas tur ir. Un tad man parādīja to ļoti zemo ferritīnu, 0,9. Lai gan minimālais ir jābūt cilvēkam, lai dzīvotu 10 vispār. Tad viņi man teica, ka vispār es nedrīkstu, gultas režīms tu nedrīksti ieskrāpēt, sev nedrīksti, nazi nedrīksti ņemt rokā, jo tas var beigties letāli. Un tad es, izrakstīju man tos dzelžus, es sāku dzert, padzēru, vairāk kā mēnesi es padzēru viņus, jā, bet, aizgāju, nodevu analīzes, paskatījos, un tur man ļoti maz pārkāpies ir. Es domāju, kaut kas nav kārtībā, un tieši mēs ar Agnesi bijām kolēģi, un tajā laikā es nevarēju darboties. Mēs tā kā arī attālināti, tā kā tajā laikā sākām darboties, tāpēc, ka nedrīkstēja jau klātienē ar cilvēkiem tikties. Un, viņa man ieteica, pamēģini, es tev atvedīšu pamēģini, bet tā kā tās bija brīvdienas, veikals bija ciet, Rēzeknē, bet viņai mājās bija iesākta pudelīte, un viņa to pudelīti atveda. Jā, mēs tikāmies brīvdienā. Es pat atceros pie puķu sētas tikāmies. Un man palika jau pirmajās dienās man palika vieglāk, un es sapratu, ka tas strādā, un es droši sāku dzert viņu vairāk un vairāk, jā, kad visu laiku jau. Un tad jau man sanāca, kad mēnesis nodzēru šo bioloģisko dzelzi, ja? Un es sāku iet vēl veselības koncepciju, sāku detoksu iet. Un tad man pēc mēneša jau man pakāpās par tām 7 vienībām, ja? Tas jau bija tāds, wow, es jau skrienu, jau dzīvoju, viss var forši, jau salīdzinot ar to, kā es biju tad, kad es vispārībā steigāju šitā man jāceļās no gultas, jāiet uz toaletu, un es šitā te pie sienas turos, un tas vispār bija šausmīgi. Un tad es sapratu, ka tas produkts tiešām ir ļoti kvalitatīvs. Un tad es turpināju viņu lietot. Un tā es viņu lietoju. Visus šos gadus lietoju, visu ģimeni iesaistīju. Kas ticēja, kas neticēja, protams. Spiestā kārtā jau kas dzēra, kad es redzēju, kas nolika plauktiņā, lai stāv, jā. Īpaši jaunatne. Un tad beigās tagad tajā maijā Agnese piedāvāja tā kā braukt uz Rīgu, bet es tā kā nevarēju braukt uz Rīgu, man no Vitai maza meitiņa, un tad sarunāja Vita, ka brauks, es varu pieskatīt bērnu, un Vita aizbrauca, un tad Vita atbrauca spārnos, klausies, vajag, tad vajag. Un tā mēs sākām domāt par to, ka, tiešām, kad mēs varētu tā kā iesaistīties, jo produkti tiešām ir ļoti labi. Par to mēs esam, 200 punkti pārliecināti. Jā.